Nu vēl pats dzirdiet eņģeļus slavējam, tuvu tālu skandinām. Kristus glābējs ir klāt. Kristus glābējs ir klāt. Klusa nakts, svētā Dievs mūsu Tēvs, Tu tik ļoti mīlēji cilvēkus, kas sūtīja mums Jēzu, savu vienpiedzimušo dēlu, kurš piedzima no jaunās Marijas, lai viņš mūs aizvestīja un aizvadīja. Mēs te lūdzam, sveiki šo veikalu, lai tā ir simbols Tavas dievišķās klātbūtnes starp mums. Tāpēc Tēvs tāpēc savu svētību arī mums, tagad ticību, atver mūsu sirdis, lai mēs attiektu uz Jēzu, vienmēr darētu to, ko viņš mums Kristus, un sasētām visos tam nepieciešami mūsu mīlestību. Baby
Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība, Dieva mīlestība un Svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Dārgie broļi un māsas Kristū, prieks visus sveikt šajā Ziemassvētku svētvakarā šeit mūsu draudzes baznīcā uz Kristus pīdzimšanas svētku vigīlijas euharistisko mises upuri. Šai svēto misi tiek upurēta visu jūsu nodūmūs, un tādēļ izsakot šo svēto misi uzmodināsim grēku nožēlu, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visu varīgajam Dievam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar dūmu, vārdiem, darbiem un nolaidībām. Mana vaina, mana visu lielāko vaina. Tādēļ es lūdzu visu svētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, Kungu mūsu Dievu. Lai apsažālē par mums visu varenais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē. Tevi,
Dievs, tu godu mūsus īpriecinoji, dovojot mums atpestēšanas gaidas. Dori laikai tagad ar prīcu sagaidam tavu vienpīdzimušo dālu, mūsu pestētoju. Te mēs varētu jau bez bailēm satikt, ko tis noks un kai tīsnesis, kas ar tevi dzēve un volda, svāto gura vīneibā, Dievs visus mūžu mūžus. Es nedrīkstu klusēt, bet lasījums no pravīša Isaija grāmatas. Es nedrīkstu klusēt Siona dēļ un Jeruzalemes dēļ. Es nesarimšu, cikom jos taisnība nanoks, kai spūžums, un jo pestēšana neīzadegs kai lāpa. Tot tautas redzēs tavu taisnību, un visi vaļnīki tavu gūdeibu, un tevi sauks jaunā vordā, ko pasludinās kunga mute. Tu būsi slaves vainags, kunga rūkā, karaļa krūnis tavā dīva rūkā. Par tevi vairs nesacēs atstoto, ni arī par tavu zemi izpūstēto, bet tevi sauks, jei man labpateik, un tavu zemi sauks salauloto. Jo kungam ir labs prots uz tevi, un tava zeme bijis otkon kai salaulota. Kai jauneklis apsaprec ar jaunovu, tai tavi bārni vīnosīs ar tevi. Kai leigavīns prīcojās par leigavu, tai tavs Dīvs līksmosīs par tevi. Tis ir Dīva vords. Dziesień narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Dziesień narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemia cała, śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Dzisiaj narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Każdego dnia głości Jego zbawienie, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Dzisiaj narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dzisiaj narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Przed obliczem Pana, który już zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Dzisiaj narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Чтение послания святого апостола Павла к Титу. Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти,
целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Слово Божье. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя, Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, Kungs ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīja svētais Matejs. Jēzus Kristus Davida dāla, Abrahama dāla cilmes grūmata. Abrahama dzima Izāks, Izākam dzima Jākubs, Jākubam dzima Jūda un jo broļi. Jūdam no Tamaras dzima Fares un Sāra, Faresam dzima Esrons, Esronam dzima Arams, Aramam dzima Aminadabs, Aminadabam dzima Nāsons, Nāsonam dzima Salmons, Salmonam no Rahabes dzima Boaz, Boazam no Rutes dzima Obeds, Obedam dzima Jese, Jesam dzima Kienenš Davids. Davidam dzima Salomons no tos, kas bija Ūrijas sīva. Salomonam dzima Raubāms, Raubāmam dzima Abijs, Abijam dzima Ahas, Ahasam dzima Jozafats, Jozafatam dzima Jorams, Joramam dzima Ozijs, Ozijam dzima Joatams, Joatamam dzima Ahas, Ahasam dzima Ezehijs, Ezehijam dzima Manas, Manasam dzima Amons, Amonam dzima Jozijs, Jozijam Babilonas trimdā dzima Jehonijs un jo broļi. Un pēc Babilonas trimdas Jehonijam dzima Salatēļs, Salatēļam dzima Zorobabeļs, Zorobabeļam dzima Abijūds, Abijūdam dzima Eliekims, Eliekimam dzima Azors, Azoram dzima Sadoks, Sadokam dzima Ahims, Ahimam dzima Elijūds, Elijūdam dzima Eliazars, Eliazaram dzima Matans, Matanam dzima Jākubs. Bet Jākubam dzima Jēzups, Marijas veirs, no kuras pīdzima Jēzus, kas teiks augsts Kristus. Tātad pavisam ir no Ābrahama līdz Davidam 14 paudzes, un no Davida līdz Babilonas trimdai 14 paudzes, un no Babilonas trimdas līdz Kristum 14 paudzes. Jēzus Kristus pīdzimšana notika tā, kaut jo mote Marija bija sadarinota ar Jēzupu, bet īvaļ nebija sagojuši kopā izrodē, ka ir motes cerībos no svāto kora. Jēzups jos vērs, būdams taisnīgs un negribādams iet celt naslavi, gatavojas klusaņam atstot. Bet cikom es par to domāju, rauk, kunga eņģeļs pasarodējam sapnā un sacēja, Jēzup, Davida dāls nesabeisti pieņemt savu sīvu Mariju, jo kas viņā ir dzimis, ir no svāto gora. Iedzemdēs dālu un tu nosauks jū vārdā Jēzus, jo es atpestēs savu tautu no tos grākim. Bet tas viss bija noticis, lai pīsapildētu, ko kungs runājas caur pravīti, kas soka, Lūk, jaunava ījams un dzemdēs dālu, un jo vārds būs Emanuels, kas tulkomā ir Dievs ar mums. Pīsacēlīs no mīga, Jēzups darīja tā, kā kunga eņģeļsam bija pavēlējis, un pieņēma savu sīvu, un es jos nepazina, cikom jai
dzemdēja dālu, kurīs nosauca vārdā Jēzus. Tas ir Kunga vārds. Darbie broļi un māsas Kristū, esam izsaukuši svinēt Kristus piedzimšanas svētkus. Un šo svētku noslēpums sākās nevis ar spūžu gaismu, bet ar pacietību, ar ilgu gaidīšanu, ar Dieva klusu uzticību. Pravīts Isaiss saka, es naklusiešu Jeruzalemes dēļ, kolēdz jos taisnība nav uzlāts kā gaisma. Dievs pats apsūla naklusēt. Pat tad, kad cilvēks klusē, šaubos vai ir nūguris. Pat tad, kad pasaules šķīt tims un viestura smoga. Dievs turpināja strādāt lēnai, bet neatlaidīgi. Viņš nav steidzīgs un viņš nekot nesakavēja. Isaiss pirmajā lasījumā, ko dzirdējām, runāja par pilsētu, kas vairs netiks saukta par pamestu, bet par manu īprīcinājumu. Par zemi, kas vairs nav izpūstēta, bet ir salauloto. Te ir Dieva valoda, nav sūlēma, bet pīderības valoda. Dievs nemaina pasauli to atstojot, viņš to maina īmīļojot. Apostola darbos Pāvils atsaskotos uz visu pestēšanas viesturi no Abrahama līdz Davidam, no Davida līdz Joņam Kristētojam, un te nav nejaušu notikumu virkne. Te ir Dieva pacītēgo uzticība paudzi pēc paudzes. Dievs strādāja caur nepilnīgiem cilvēkiem, caur kļūdām, atkopiem, caur cerībām, arī kritīņiem, un tomēr Dieva nodums neizgaist. Un tad Mateja evaņģēlijs mūs īvad Jēzus ciltsrakstos. Mēs dzirdējam paudzes, vordi. Daudzi no tiem mums, protams, neko neizsaka, bet jāsaprot, ka Dievam tī neviens nav anonīms. Tur ir svātī, jā, tur ir arī grēcinīki, ir karaļi, ir izdzētī, ir trimdinīki, ir stiprie un likteņa salaustī. Tas ir evaņģēlijs jau pats par sevi. Un no to mēs saprotam, ka Dievs negaida ideālu cilvēci, lai ienāktu tos vidā. Viņš ienāk tīši šimā sarežģītajā, sajauktajā un ievainotajā pasaulī. Un tad mēs dzirdam par Jēzupu, klus un taisnīgs cilvēks. Viņš neko nesaka, bet dara. Viņš pieņem to, ko nesaprot. Viņš ļauj Dievam būt lielākam par savam bailēm. Jo īsta ticība sākās tī, kur mēs porstam visu kontrolēt un piekrītam būt daļa no lielāka noslēpuma. Ziemassvētki nav tikai par to, ka Dievs kļuva par bērnu. Tie ir par to, ka Dievs joprojām izvēlē ienākt mūsu dzīvēs. Nevis ar varu, bet ar uzticēšanos. Ne ar trūksni, bet ar klusu klātbūtni. Ne ideālā laikā, bet reālajā. Un šajā svētajā vakarā Dievs atkal saka, tu esi mums iepriecinājums. Ne tikai baznīcai, ne tikai pasauļam, bet katram no mums. Ar visu mūsu viesturi, ar mūsu vārdiem ciltsrakstos, ar mūsu bailēm un ar mūsu cerībām. Tāpēc šodien, darbie broļi un māsas Kristū, šajos Ziemassvētkos es novēlēju mums ne tikai priecīgus svētkus, bet arī klusu sirdi. Sirdi, kas atļauj uzticēt. Sirdi, kas pieņem, ka Dievs jau ir darbībā, arī tad, kad mēs varbūt to neredzam un nejūtam. Lai Kristus, kas piedzimst timsā, īsadag arī mūsu ikdienā, un lai mēs, līdzīgi Jēzupam, kļūstam par vītu, kur Dievs var ienākt mūsu pasaulē. Дорогие братья и сестры во Христе, Евангелие сегодняшнего вечера говорит очень просто. Рождение Иисуса Христа было так, без триумфа, без внешнего величия. Все начинается с смущения и непонимания, с человеческой уязвимости. Мария носит в себе тайну, которую невозможно объяснить. Иосиф стоит перед выбором – защитить себя или довериться Богу. И именно здесь начинается Рождество. Не в яслях, а в сердце человека, который решается не закрыться от тайны,
Ангел говорит Иосифу во сне не на площади, не перед толпой, а в тишине ночи. Потому что Бог часто говорит тогда, когда мы перестаем защищаться и позволяем себе слушать. Не бойся. Это первое слово Евангелия и, возможно, самое важное. Имя ребенка Иисус, потому что Он спасет народ свой от грехов их. Бог приходит не как идея и не как закон, а как близость. Он не смотрит на человека сверху вниз, Он входит в самую глубину человеческой жизни. Это и есть Эммануиль. Бог с нами, Бог внутри нашей истории. Иосиф просыпается и делает то, что ему было сказано. Он не все понял, но он доверился. Иногда вера – это не ясность, а верность. Не ответы, а шаг вперед. Через таких людей, через их тихое согласие Бог продолжает рождаться в мире. В эту святую ночь Рождество касается и нас. Бог не перестает не требует от нас совершенства. Он ищет открытое сердце, место, где можно быть не сильным, но настоящим. Дорогие братья и сестры, пусть этот рождественский вечер принесет вам не только радость, но и мир, глубокий, тихий, исцеляющий. Пусть свет Христа войдет в ваши дома и в ваши сердца. Пусть страхи уступят место доверию, а усталость – надежде. С Рождеством Христовым! Пусть Бог, который стал человеком, будет рядом с вами во всех днях Нового года. Drodzy bracia i siostry, w tę świętą noc Bożego Narodzenia życzymy wam przede wszystkim pokoju serca. Niech Chrystus, który przyszedł na świat w ciszy i prostocie, zamieszka także w waszym życiu, w tym, co codziennie kruche i prawdziwe. Niech światu Betlejem rozpraszy wszelki lęk, umacnia nadzieję i przypomina, że Bóg jest blisko. Emmanuel, Bóg z nami. Niech Jego obecność napełnia wasze domy miłością, a serce zaufaniem i wdzięcznością. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech Pan będzie z wami na każdej drodze. Amen. Kas nu tava
broli un mūsas, viešot mūsu gorēgu skotus bierneņu Jēzu, kurš dus silētē, līdz ar eņģeļu kori, kuri slavē Dīvu, teiksim arī mēs mūsu kungu un lūksim jū par visa pasauļa pestēšanu. Kungs Kristus piedzimšanas noslēpumā tu dāvā mierinājumu savai baznīcai, bagātīgi piepildi to ar savām dāvanām un ved pie tās visas pasaules tautas. Господи, благослови предстоятеля Вселенской Церкви Папу Льва XIV и всех епископов, дабы они усердно служили Твоему народу. Kungs, Tavs svētais eņģelis pasludinova mīru, dovoja, lai visiem labas gribas ļaudim tiktu atvērtas sirdis pestēšanas ziņai. Полецам и люди бездомных и бедных, aby znaleźli bliskich, którzy otworzą dla nich serce i swoje domy. Господи, в тайне Рождества Ты приносишь утешение Твоей Церкви. Наполни ее изобилием Твоих даров и приведи к ней все народы. Lūksimies par visiem tiem, kuri slimības, nespēka vai attāluma dēļ nespēja šodien atnākt uz baznīcu. Lai bērna Jēzus svētība sasniedz ikvienu mājokli un dāvā visiem svētvakara prieku. Polecamy ludzi każdej kultury i rasy, aby Boże Narodzenie przyniosło pokój na ziemię nie tylko na okres świąt, ale na każdy czas. Nabadzīgā staļlietī. Pīpildi ar gorēgu prīcu visus dēvis pabārnus. Sorgoju un globoju jūs ar savu žēlistību. Šodien, kad Dievs atklājas cilvēkiem, kā mazs neizsargāts bērns, lūgsim, lai neviena sirds nebītos viņam tuvoties. Prosimy za tych wszystkich naszych bliźnich, do których przesłaliśmy życzenia, którzy o nas pamiętali, z
którymi łamaliśmy dzisiaj opłatek, aby cieszyli się miłością i pokojem, który przyniósł Chrystus. Lūksimies, lai Ziemassvētkos mīlestības un gaismas noskaņa paliek mūsos vēl ilgi. Visvarenais mīlestības Dievs, mēs slavējam Tavu vārdu, mēs slavējam Tavu attīšanu, Tavu pīdzimšanu cilvēka mīsā. Mēs lūdzam moci mums atbildēt Tavai mīlestībai un visur palikt Tev uzticīgim. Mēs to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Lūdzitēs, brāļi un mūsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri no Tavam rokām, par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai. Kungs, palīdzi mums arvien dedzīgāk Tev kalpot, uzsākot Kristus dzimšanas svinības, kuros Tu atklāji mūsu atpirkšanas sokumu, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Kungs ir ar jums. Un ar uz augšu sirdīs. Mūsu sirdīs ir Kungam. Pasateiksim Kungam mūsu Dievam. Tic ir labi un taisnīgi. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nāsūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam visot un visur, caur Kristu mūsu Kungu. Caur jo tur šodien ir notikusi brēnišķīgo dovanu apmaiņa, kas mūsus atjaunoja, jo, ko Tavs vārds pieņem mūsu vojumu, cilvēcisko mīlestība porsavirta mūžīgajā gūdībā. Tavs dēls kļuva viens no mums, lai darītu mūs namīlestīgus, un tāpēc kopā ar eņģeļu pulkiem arī mēs Tevi slavējam, priecīgi atzīstot. Svāts, svāts, Kungs, zemes un godības,
Tu esi patīši svāts, ikviena svātumu lūdz. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātas šos dāvanas ar savu garu spēku, lai tos kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un ašni. Kad es lapotīgi sevi atdeve cīšanām, es paņēmu maizi un tev pasateikdams lauza un devu saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un ēdiet no tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdota. Līdzīgā veidā pēc vakariņu es paņēmu biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, devu saviem mocekļiem sacēdams. Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grēku pīdūšanai. Dari tu munai pīmiņai. Lūk, ticības noslēpums. Mēs vēstīsim tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz par tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminot jo novena augšanu celšanos, upuriem tev, Kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgu stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un ašni, teikam svāto gara sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdzam mūsu pāvestu Leonu 14. ar mūsu vēskupu Jonu un ar visiem garīdzniekiem. Atcerīs arī mūsu brūļus un mūsas, kas ir aizmuguši cerību uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj mums skatīt tavu vaiga gaismu. Apsažālo par mums visam tevi lūdzam un dāvā mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaidi, ar svātiem apostoliem un visam svātiem, kas tev pateikami kopš mūžam, lai kopā ar jums tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar un jīmā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, svāto gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklausot pestēto vārdiem un jo dievišku likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, lai debesīs, lai arī virs zemes,
Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīgi dāvā mieru mūsu dīnos, lai tavu žēlsirdības spēkā visas esam brīvi no grēka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svētīgos cerības pīsapildēšanos mūsu pestētojā Jēzus Kristus atnākšanu. Jo tev pieder valstība un spēks un gods mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostolim, mīres jums atstāju, savu mīres jums dodu, raugīs nav uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un saskaņā ar savu gribu labvēlējis tai dāvāt mīru un vienību, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums visur. Sveiksim viens otru, приветствуем друг друга миром и любовью. Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grēkus, svētīgi tī, kuri ir aicināti uz jāra mīlestību. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nokļūsi pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Стоит наш мир.
Atsaklosīs kunga gūdeiba, un katra bijis redzēs mūsu Dieva pestēšanu. Lūksimies! Kungs, tevi lūdzam stiprināt mūs ar savu vienpīdzimušo dāla dzimšanas svinībām, jo debišķīgu noslēpumu teikam baroti un dzirdinoti caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Un ar tavu Bezgalīgi labais Dievs, ar savu dālīsim īsošanos, apgaismotam sasošu pasauli, un ar savu gaismu pīpildēšu svātu nakti, lai es izkliedināju grāka timsu un pīpilda jūsu sirdis ar žēlestību gaismu. Un leicīgi tam, ka es labvēlējos ganaņam pasludinot lielu prīcu par pestēšanu nasūšu pīdzimšanu, tā lai es pīpildu arī jūsu sirdis ar prīcu, lai jūs sludinotu cilvēkiem jo labu viesti. Tas, kas ar savu īsim īsošanos, visu, kas ir virs zemes, savīnu ar debesēgu, lai silta jums mīru, lai pīpilda jūs ar labvēlību un padara par dabasu baznīcas lūcekļiem. Visu vareno Dieva, Tāva un Dāla un Svāto gara svētība, lai nu nok por jums un lai ir ar jums visod. Ejiet mīrā un ar savu dzeivi gūdinājit kungu.